Iekārtojamies ērti uz krēsla, sēžam ar taisnu, garu muguru, un tad mēs sāksim vingrot ar kaklu. Pastiepjam galvu uz vienu pusi un uz otru pusi, bet nepielietojam spēku. Drīzāk ļaujam, lai kakls, lai pleci viegli iestiepjas. Ar katru reizi varam arvien dziļāk pastiepties uz vienu un otru pusi, un kustības laikā paraugaties, lai jūsu ķermenis, lai pleci nekustās līdzi, bet jūs tikai ar galvu un ar kaklu pa labi un pa kreisi virzaties. Un tad galvu atstājat uz vienu pusi un pusaplīti uz priekšu taisat līdz otrai pusei un atgriežaties. Izjūtat garumu kaklā un vieglu patīkamu stiepšanos kakla muskuļos un plecos. Un izpildām vēl 2 reizes, pa vienai reizei uz katru pusi. Tad atstājat galvu ar skatu uz leju un ar degunu zīmējiet apļus. Šis ir patīkams vingrojums, kas iesilda jūsu kakla un pleca muskuļus, un arī ir kāds stīvums kaklā un plecos. Tad jūs atgriežat asinsriti un kustību savos muskuļos. Un tad to pašu izpildiet arī uz otru pusi. Izpildām vēl vienu apli ar degunu, un tad atgriežamies staltā pozīcijā ar garu muguru. Ja jums ir spilvens vai bumba, kuru novietot starp muguru un krēslu, tad to arī novietojiet, lai atbalstītu savu muguras lejas daļu. Tālāk sēžam ar ceļiem 90 grādos, potītes atrodas zem ceļiem. Un rokas noliekam uz ceļiem izstieptas. Tālāk mēs nopļojam muguru un iegurni un pieri virsam uz vēdera centru. Tad mēs pagarinamies, izstiepjamies, rokas virzam pie gurniem, elkoņus stiepjam uz aizmuguri un krūtis sirdi uz priekšu vēršam. Izelpā nopaļojamies ar apaļu muguru, un ielpā pagarinamies un pastiepjam krūškurvi uz priekšu. Un turpiniet vēl pāris reizes lēnā tempā savā elpas ritmā. Izpildam vēl pēdējo reizi. Un tagad pārliecinamies par savu stāju. Mūsu kājas atrodas krēslu kāju platumā vai gūžu platumā. Ceļi nevirzās uz iekšu, bet taisni uz priekšu. Un potītes ir zem ceļiem, ceļi 90 grādos. Un tagad pagarinamies mugurā, ķermeņa augšdaļā, rokas novietojam uz ceļiem un
pagriežamies ar plecu pa labi un atgriežamies atpakaļ centrā un pa kreisi. Ieelpā centrā atgriežamies, izelpā virzamies uz aizmuguri. Ļaujam, lai rokas brīvi slīd pa kājām un cenšamies saglabāt staltu muguru rotācijas kustības laikā. Ar skatu arī, ja iespējams, raugamies uz aizmuguri, bet, ja tas nav iespējams, tad raugamies, cik tālu ir iespējams, saglabājot staltu garu muguru un kaklu. Ar rotāciju koncentrējamies atvērties plecos, un plecu, kuru virzat uz aizmuguri, stiepiet, cik tālu iespējams. Arī elkoni pavirzat uz aizmuguri. Ceru, ka jūs jūtaties lieliski, mugura jūtas lieliski, jau iesildīta. Un tagad virzīsimies uz nākamo vingrojumu iegurnim. Arī stalti sēžam krēslā un iegurni virzam uz priekšu, it kā nopaļojot, un pagarinamies. Izelpā nopaļojamies iegurnī, ielpā pagarinamies. Un izpildat pāris reizes savā kustības amplitūdā. Un nopaļot iegurni, mēs tikai muguras lejas daļā viegli nopaļojamies. Ja? Tātad tikai muguras lejas daļā, iegurne daļā mēs veicam šo kustību. Un izpildām vēl vienu reizīti. Tagad mēs piecelsimies stāvus vingrinājumam, pēdas novietojam gurnu vai platākā platumā, un kājas ir taisni vērstas uz priekšu. Tātad kāju pirksti nevirzās uz āru, bet visa pēda taisni skatās uz priekšu. Iegurnis mums arī ir uz priekšu virzīts, astaskauls zem sevis. Rokas paceļam līdz plecu līmenim, astaskauls zem sevis, un iesēžamies ceļos, ceļi virzās uz priekšu, un roku pirkstus liekam pie ceļiem, bet sirds kruškurus mums ir vērsts uz augšu, uz priekšu. Paceļam rokas, iztaisnojam kājas, izelpā iesēžamies ceļos, ielpā pagarinamies mugurā, sirdi uz augšu vēršam. Arī iesēžoties ceļos, skatāties, lai jūsu papēži neatceļās no grīdas. Ja tomēr papēži atceļās, tad nedaudz samaziniet kustības amplitūdu, bet saglabājiet taisnu muguru, iegurnis ir taisni uz priekšu vērsts, astaskauls zem sevis, un vēl pāris reizes izpildām savā elpas ritmā. Nākamajā reizē palieciet ar rokām augšā, un tagad iesēžamies ceļos, un mēs pagriežamies pa labi un rokas liekam uz gurniem. Abas rokas uz gurniem. Atgriežamies ar rokām plecu līmenī un pagriežamies uz otru pusi. Ielpā centrā, izelpā pagriežamies. Arī cenšamies šeit saglabāt taisnu garu muguru, un rokas mēs liekam uz abiem gurniem.
izpildām vēl vienu reizīti. Tad atgriežamies atpakaļ uz krēsla, nākamajiem sēdošajiem vingrojumiem. Arī iekārtojamies ērti uz krēsla un sākam apļot plecus uz aizmuguri. Tātad vispirms pavisam uz priekšu, pavisam augšā, uz aizmuguri un lejā. Tātad plecus virzam caur šiem 4 punktiem, bet arī bez liekas spēka brīvi saglabājot kustības brīvību plecos, bez jebkāda sasprindzinājuma. Pāriesim uz elpošanas vingrinājumu. Mēs ieelposim caur degunu un izelpā pūtīsim mazu elpas strūkliņu caur muti. Dziļu ielpu caur degunu un lēnu izelpu caur muti. Jūtam, kā mūsu vēdera preses muskuļi aktivizējās, mūsu diafragma strādā. Un vēl 3 reizītes izpildat savā tempā šo elpošanas vingrinājumu. Iespējams, jūs jūtat, kā vēdera presīte aktivizējās. Izpildīsim vēl 2 reizes. Dziļi ieelpa un izelpā velciet nabu pie mugurkaula. Aktivizējiet visus vēdeļu muskuļus. Tas mums noderēs nākamajam vingrinājumam. Domāju, jūs labi sajūtat tagad vēdera presītes muskuļus, iespējams arī sāna muskuļus. Un tagad nākamajam vingrinājumam iekārtojamies ērti stalti gari krēslā. Aktivizējam vēdera un sānu muskulatūru. Kājas mums ir krēslu kāju platumā. Esam gari stalti. Izstiepjam rokas gar sāniem. Ieelpā paceļam rokas augšā, plecus atstājam uz leju, nevelkam plecus uz augšu. Un tagad ar taisnu garu muguru virzamies uz priekšu, bet saglabājam garumu mugurā. Ieelpā atgriežamies atpakaļ sākuma pozīcijā. Nolaižam rokas lejā. Ieelpā paceļam rokas, sasprindzinam vēdera presīti, ar taisnu garu muguru virzamies uz priekšu, bet ne vairāk kā 45 grādu leņķī. Un ieelpa atgriežamies un rokas nolaižam. Ja jūtat, ka ir pārāk smagi noturēt rokas augstā pozīcijā, atstājiet tās līdz plecu līmenim un izpildiet to pašu kustību. Izpildām vēl vienu reizi savā kustības un elpas amplitūdā. Sagatavojamies nākamajam vingrinājumam. Rokas mēs paceļam uz augšu vai līdz plecu līmenim. Vēdera muskuļus sasprindzinam, taisnu garu muguru uz priekšu virzamies un rokas noliekam pie potītēm vai arī augstāk, ja tas nav iespējams. Labo roku jūs tālāk virzaties, cik tālu uz augšu ir iespējams un raugaties arī uz augšu, cik augstu iespējams un lēnām atgriežaties lejā. Ieelpā paceļat kreiso roku uz augšu, izelpā nolaižaties lejā.
Svarīgi šeit, ka jūs saglabājat garu, taisnu muguru. Ar galvu jūs virzaties uz priekšu, vēdera, sānu muskuļi ir sasprindzināti. Un vēl 2 reizes izpildīsim šo kustību. Tad atrodaties sākuma pozīcijā, rokas noliekam uz kāju priekšpusēm, pagarinamies ar taisnu garu muguru, galvas kroni virzam uz priekšu, rokas izvirzam uz sāniem, sasprinzinam vēdera presīti un ar vēdera muskuļiem atgriežamies augšā ielpā. Rokas virzam uz augšu vai atstājam plecu augstumā un nolaižam lejā. Tagad rokas novietojam uz pleciem un virzamies uz vienu sānu un uz otru sānu, izmantojot vēdera un sānu muskuļus, bet dibenu gurnus neatceļam no krēsla. Mēs kustamies tā, it kā atrastos starp 2 sienām. Uz vienu pusi un uz otru, un tik tālu, cik jums ir ērti jūsu mugurā, muguras lejas daļā. Ar šo vingrinājumu mēs spēcinam sānu muskuļus. Un tad mēs paliekam centrā, rokas noliekam uz ceļiem, izkāpjam platākā stājā ar kājām un rokas noliekam kāju iekšpusē. Esam stalti gari ar muguru. Ar kreiso roku virzamies uz leju tuvāk grīdai, bet tikmēr ar labo plecu uz aizmuguri. Jūtam patīkamu iestiepšanos mugurā, atveramies krūšu daļā, aktivizējam vēdera sāna muskuļus un ielpā atgriežamies atpakaļ sākuma pozīcijā. To pašu uz otru pusi, labo roku nolaižam tuvāk grīdai un labo plecu uz aizmuguri. Ielpā atgriežamies sākuma pozīcijā un izelpā virzamies uz leju. Un turpiniet savā kustības amplitūdā. Rokas arī atslābinam šeit, ļaujot tām brīvi kustēties līdzi kustībai. Ja iespējams, paraugaties augšā uz griestiem vai arī saglabājiet skatu uz priekšu. Tad paliekam sākuma pozīcijā, labo roku liekam uz muguras lejas daļu, kreiso roku kājas iekšmalā, labo plecu virzam uz aizmuguri, lai mūsu krūšu kurvis atverās, paliek atvērts. Un pildam to pašu kustību, bet mēs paliksim uz leju 3 dziļas elpas. Turam sasprindzinātu vēdera un sānu muskuļus un virzamies uz leju, cik dziļi un patīkami ir iespējams. Līdz ar pēdējo ieelpu mēs paceļamies augšā, lēnām, un to pašu kustību izpildam uz otru pusi. Kreisā roka atrodas uz muguras lejas daļas. Plecs tiek virzīts uz aizmuguri, labā roka kājas iekšpusē, un uz izelpu mēs virzamies uz leju, kreiso plecu virzam uz aizmuguri, atveramies krūškurvī, vēl 2 dziļas ielpas, un uz pēdējo ielpu atgriežamies sākuma pozīcijā. Un izpildīsim vēl 2 reizes, vienu uz katru pusi, savā kustības amplitūdā. Šis ir ļoti patīkams vingrinājums, kas palīdz jums atbrīvoties no sāpēm muguras lejas daļā, kas palīdz spēcināt jūsu dziļos vēdera un sānu muskuļus, palīdz atvērties plecos. Kā izpildiet vēl pēdējo reizīti savā kustības amplitūdā, vienu uz vienu pusi, 3 dziļas elpas, paliekot lejas pozīcijā. Un tad arī izpildiet uz otru pusi, arī 3 dziļas elpas, paliekot lejas pozīcijā.
nākamam vingrojumam mēs kājas novietojam atpakaļ sākuma pozīcijā, gurnu platumā un atceļam vienu papēdi, pastiepjot kāju pirkstus un nolaižam tad otru. Un pamīšus atceļam papēžus. Tā it kā ar velosipēdu mītos. Jūtam patīkamu iestiepumu kāju pirkstos un izpildiet savā kustības amplitūdā pāris reizes. Varat straujāk vai lēnāk, bet arī izjūtiet katru kustību, kuru jūs izpildat ar kājām. Tad mēs atceļam abus papēžus un ļoti lēnītēm saspringzinot pēdas muskuļus, nolaižam papēžus lejā. Sajūtot it kā pretkustību. Ielpā ceļam papēžus, izelpā lēnītēm nolaižam lejā. Un pāris reizes izpildiet, izjūtiet savas kājas, savas pēdas caur šo kustību. Pāriesim tagad pie nākamās kustības, un šeit atceļiet kreiso roku, bet ar viegli salocītu elkoni, un atceļiet labo kāju uz priekšu, bet tik augstu, cik jūtaties stabili uz krēsla. Labo roku nolaižat lejā gar sāniem, un tad samainat. Paceļat labo roku augšā, kreiso kāju augšā, un samainam, ielpā atceļam roku un kāju, izelpā nolaižam. Turat stingrus vēdera muskuļus, stalti esat krēslā iesēdušies un izpildiet tā it kā lēnu skrējienu savā amplitūdā. Ja iespējams, varat turēt arī kājas atceltas visu vingrojuma laiku, vēl vairāk nodarbinot dziļo vēdera muskulatūru. Un arī neaizmirstat par smaidu uz sejas, izpildot šo skaisto lēno skrējienu uz krēsla. Ceru, ka šis vingrinājums jums patika, un tagad nelielai atpūtai pāriesim pie prāta un roku vingrojuma. Saliekat abas plaukstas kopā, un tad ar kreiso plaukstu uztaisiet dūrīti. Sasiet plaukstas kopā, ar labo roku uztaisiet dūrīti. Atkal sasiet plaukstas kopā, ar kreiso plaukstas labo, plaukstas kreiso, plaukstas labo. Un turpiniet savā tempā, cik ātri vien iespējams. Paldies mammai par šo vingrojumu, ko viņa man bērnībā iemācīja. Arī mani klienti, visi, ar kuriem izpildām šos vingrojumus, viņam ļoti patīk šis vingrojums. Un pamēģiniet, cik ātri varat. Super! Jums lieliski sanāk! Un tagad mēs pāriesim pie nākamās kustības. Ar pusi no sēžas apsēžaties uz krēsla priekšējās malas un ārējo kājus ar salocītu celi virzat uz aizmuguri līdz 90 grādiem. Varat atstāt aizmugurē kāju uz kāju pirkstiem vai arī izstieptos. Ja ārējai kājai šī pozīcija nav ērta, tad samaziniet to, cik tālu jūs virzat uz aizmuguri. Rokas noliekat uz ceļa un izstiepiet taisnu garu muguru. Tālāk. Roku pirkstus virzat kopā,
Nopaļojieties ķermeņa augšdaļā, virzat iegurni un pieri uz vēdera centru. Tālāk atkal izstiepjam garas rokas, pirksti uz priekšu un pagarinamies krūškuri uz priekšu stiepjam. Izelpā nopaļojamies, arī apaļas rokas salocītas elkoņos. Ielpā pagarinamies un izstiepjam muguru un krūškurvi. Un vēl vienu reizīti šādā veidā izpildām. Nopaļojamies un pagarinamies. Un tagad rokas atveram uz sāniem vaļā un izstiepjam vēl vairāk krūškurvi uz priekšu, bet turam vēdera centru sasprindzinātu. Un tad rokas savienojam priekšā sev plecu augstumā, plaukstas vērstas uz āru, pirksti kopā un nopaļojamies mugurā. Atkal atveramies, stiepjam rokas uz aizmuguri, ieelpojam un izelpā nopaļojamies. Un izpildām vēl vienu reizi šo brīnišķīgo kustību. Un vēlreiz pagarinamies, izstiepjamies, rokas uz ceļa novietojam un tad samainam puses. To pašu mēs izpildīsim ar otru pusi. Un šis ir lielisks vingrojums, kas palīdz muguras lejas daļai. Atkal iekārtojamies ērti 90 grādi abos ceļos un sākam ar rokām uz ceļiem. Un sākumā mēs tātad novietojam rokas uz ceļiem un pagarinamies mugurā, izstiepjam krūtis uz priekšu un nopaļojamies, virzot iegurni un pieri uz vēdera centru. Ielpā pagarinamies, pastiepjamies, cik tālu patīkami ir, izelpā nopaļojamies. Un izpildām šo kustību vēl vienu reizi šajā variācijā. Vēl vienu reizīti nopaļojamies. Un nākamajā reizē izstiepjamies, pagarinamies un tad rokas vēršam uz āru, plaši uz sāniem un cik tālu uz aizmuguri varam. Un izelpā rokas uz priekšu virzam un nopaļojamies. Ielpā atveram rokas, turam sasprindzinātu vēdera centru, atveramies krūškurvī un izelpā nopaļojamies. Un izpildām šo kustību vēl vienu reizi savā tempā. Nākamajai kustībai apsēžamies taisni uz krēsla un kājas pārkrustojam vai nu celi pāri otram celim, vai arī sakrustojat potītēs. Ja sakrustojat kājas celi pāri celim, varat pamēģināt arī kājas pirkstus aizāķēt aiz apakšējās kājas, bet tas nav obligāti. Atrodat sev ērtu pozīciju. Tālāk taisni sēžat ar muguru un novietojat vienu elkoni pāri otram elkonim. Un rokas pietuviniet, cenšaties pietuvināt vienu pie otras. Ja varat aizķert vienu roku ar otru, palielinot stiepšanos savā mugurā starp lāstiņām, tad tādā veidā arī izpildam šo nākamo vingrojumu. Bet ja ne, tad cik vien iespējams satuviniet vienu roku pie otras. Un šeit jūtat, kā caur dziļu ielpu staipās paplašinās vietas starp jūsu lāpstiņām un izelpā atbrīvojieties. Un šeit dziļi ielpojam un lēnām izelpojam.
Jūtam patīkamu stiepšanos starplāpstiņu zonā. Vēl viena dziļa ieelpa un lēna izelpa šajā pozīcijā. Un tad atbrīvojiet lēnām rokas un atbrīvojiet kājas. Tālāk novietojiet kreiso potīti uz labā ceļa, bet ja tas jums nav iespējams, tad varat arī sakrustot kājas pie potītēm, kājas atstājot lejā. Bet ja jums ir kāja uz ceļa, tad šeit virzat kāju pirkstus pretīm celim, labo roku novietojiet uz potītes, kreiso uz ceļa, bet mēs nespiežam uz paša ceļa. Pagarinamies mugurā un ar taisnu muguru stiepjamies uz priekšu. Saglabājam taisnu garu muguru un jūtam patīkamu iestiepšanos. Kreisās kājas sēžas muskuļos. Ar taisnu muguru stiepjamies uz priekšu, galvas centrs arī stiepjās uz priekšu. Un vēl 2 dziļas elpas paliekam šajā pozīcijā. Tad atgriežamies sākotnējā stadijā, labo roku noliekam uz kreisā ceļa un pacenšamies pavirzīt kāju tuvāk sev. Jūtam vēl lielāku iestiepšanos kreisās kājas sēžas muskuļos un kreiso roku izstiepjam uz priekšu, iztaisnojamies mugurā un tad virzam kreiso roku uz aizmuguri un novietojam roku uz krēsla, varam uz krēsla atzveltnes vai uz krēsla sēžas daļas un stiepjamies ar kreiso roku uz aizmuguri un jūtam patīkamu iestiepšanos gan mugurā, gan sēžas muskulatūrā. Ar skatu mēs skatāmies vai nu taisni vai uz aizmuguri, cik tālu ir iespējams, un paliekam šeit vēl 2 dziļas elpas. Tad lēnītēm atgriežamies sākuma pozīcijā. Un to pašu mēs izpildīsim arī uz otru pusi. Tātad novietojam labo potīti uz kreisā ceļa, kāju pirkstus stiepjam iepretim celim, roku vienu novietojam uz potītes, otru uz ceļa, pagarinamies mugurā un ar taisnu muguru pastiepjamies uz priekšu. Paliekam šeit vēl 3 dziļas elpas. Pleci mums ir atvērti, ar kroškurvi uz priekšu virzamies, vēl viena dziļa elpa šeit. Un tad stalti atgriežamies sākuma pozīcijā. Ar kreiso roku aptveram labo celi, pavirzam tuvāk kroškurvim, jūtam patīkamu iestiepšanos labajā sēžas muskulatūrā. Labo roku mēs stiepjam uz priekšu, taisni pagarinamies mugurā un virzam labo roku aiz sevis, satveram krēslu aiz atzveltnes vai sēžas daļas un stiepjamies uz aizmuguri. Un šeit paliekam vēl 2 dziļas elpas.
un lēnām atgriežamies sākuma pozīcijā. Un tagad rokas savienojam priekšā sev kopā, plaukstas spiežam vienu pret otru un lēnītēm spiežam plaukstas virzienā uz leju. Jūtam iestiepšanos roku lejas daļā un paliekam šeit ar šo iestiepšanos, turot plaukstas kopā vienu pie otras. Un paliekam šeit vēl 2 dziļas elpas. Un tad atbrīvojam rokas un apļojam plaukstu locītavas. Un tagad savienojam rokas ar plaukstu ārmalām, roku ārmalām kopā. Un virzam tās uz augšu, spiežot plaukstu pret plaukstas, bet lai neatdalās plaukstu augšējās malas. Jūtam patīkamu iestiepšanos roku augšējos muskuļos. Un paliekam šeit vēl 3 dziļas elpas. Plecus turam atslābinātus. Vēl 1 dziļa elpa šeit. Un tad atbrīvojam rokas. Tad rokas saliekam kopā, novietojam uz galvas augšpuses un strauji kustinam galvas ādu uz priekšu un uz aizmuguri. Tad pa labi un pa kreisi izkustinam galvas ādu. Un tad to pašu izpildam uz pieres. Uz augšu, uz leju. Izkustinam muskulatūru, kas mums iet no pleciem, no kakla līdz pašām uzacīm. Un tad pa kreisi un pa labi izkustinam. Un tad atbrīvojam rokas un jūtam patīkamu atslābinošu sajūtu no pieres līdz kaklam. Un noslēgsim šodienas krēsla jogu ar pastaigas meditāciju. Pieceļamies kājās un 5 minūtes mēs staigāsim pa telpu. Jūsu uzmanība ir pilnībā vērsta uz jūsu pēdām, uz jūsu kājām, uz mierpilnu kustību. Jūs sajūtat, kā jūsu pēdas nopaļojās un paceļās no zemes. Un pēc iespējas lēnāk un lēnāk, atbrīvojot savu ķermeni, jūs veicat 3 apļus. Arī vienlaikus dziļi ieelpojat un izelpojat un sajūtat itin visu šajās kustībās, ko veicat ar savām pēdām. Un kad jūs atgriežaties no šīs meditācijas, tad apsēžaties uz krēsla un minūti ar aizvērtām acīm relaksējaties un sajūtat brīnišķīgas emocijas, prieku un mieru, kas ir iestājies pēc šīs krēsla jogas sesijas. Es novēlu jums brīnišķīgu dienu un ceru, ka jums patika šodienas krēsla jogas vingrošana. Priekā, cieņā, jūsu Madara.